Kas ir dižvanagi? Dižvanagi ir diži sapņi. Sapnis, kuru Ilze Durņeva reiz sapņoja stāvot uz dižvanagu zemes par biedrību, kura palīdzēs īpašiem bērniem un viņu ģimenēm. Sapnis par to, lai visi tie, kuriem Dievs dāvājas īpašus bērnus, tāpat kā Ilzei Emīlu, zinātu, kur meklēt regulāru atbalstu un profesionālu palīdzību. Sapnis piepildās. Cilvēki apgūst, iemācās kaut ko tādu, ko mēs nekad nebijām zinājuši, ka tas ir iespējams. Un tieši, ka tik slimiem bērniem, kam ir tik liels ciešanas, fiziskas un garīgas, ir izdomātas zinātniskas metodas. Un viņas pielietojot, mēs redzam, kā šie bērni atraisās. Ja kādreiz mums likās, tas nav iespējams, ka bērnam var palīdzēt, arī tādam bērnam var palīdzēt, bet tas tiešām tur notiek daudz brīnumu. Tas nav pārspīlēts, un tie brīnumi nav vienkārši kā tāds, bet tas ir sekas. Tas brīnums ir sekas tam entuziasmam, tam zināšanām, tam darbam, ko iegulda profesionāļi. Un pats galvenais, man liekas, ka tur, cik iespējams, tiek mazināts tas bezspēcības izmisums, kas ir vecākiem. Cilvēki nevar paciest bezdarbību, un jau bezdarbība tā vienkārši tā lēna iznīcība, bet viņiem tiek dot metodi. Un šie vecāki ar kādu patiesu deksmi, ar kādu uguni, ar kādu emociju, ar kādu ticību viņi cenšas pielietot tā zināšanas par mūsu ķermeņa iespējamību un potencialitāti attīstīt, lai tam bērnam ir mazliet labāk, lai vienkārši mazinātu tās viņa neiedomājumās ciešanas. Un es domāju, pilnīgi lieki būtu runāt vai kādam pierādīt, ka tas ir vajadzīgs, ka tas ir kaut kāda vienkārši izdomājums. Ja? Tā ir absolūti medicīniska, zinātniska pieeja, kuri tikai attīstās. Tas vairs nav pat entuziasms, būtībā tā ir sabiedriska, profesionāla, ētiski, morāla, medicīniska darbība, zinātniska, kas nav vairs, kas būtu legalizējama būtībā, kā būtībā rehabilitācijas, psihoneirorehabilitācijas būtībā atvas, tas nozara. Tas nav šķirams būtībā no valsts, jo jebkas, kas ir šajā teritorijā, mūsu valsts, tas viss kopā. Šī fantastiskā attieksme, ko dižvanagos mēs redzam, kad cilvēks tiek uztverts visās dimensijās, garīgajā, intelektuālajā, fiziskajā, kā pilnīgs esam. Ir vienkārši valstī jālīdz noteikti atrast, uzklausīt, valstī jāredz spēja iedziļināties, un mazliet nevis tikai ierēdnim vai kaut kādam klerkam, sliktākā nozīmē, bet kā cilvēkam, ja, ka būtībā tas arī tavs bērns. Dižvanagi ir uzdrīkstēšanās. Laust stereotipus un mainīt uzskatus par bērnu ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitāti. Dižvanagu redzeslokā esošie bērni, kuru veselības bezcerīgās prognozes palikušas pagātnē, ir apliecinājums tam. Tie ir dižvanagu cilvēki, kuri šo gadu laikā paveikuši neticamo. No mirkļa, kad viņu vienīgais kapitāls bija paša rokas, izdoma un darba spējas, līdz šodienai, kad viņu regulāru atbalstu un palīdzību saņem 150 ģimenes no visas Latvijas. Dižvanagi tie ir cilvēki, kuri spējuši savas darbības kvalitāti turēt ļoti augstu, arī tad, kad vienīgo finansējumu avotu veido pašu līdzekļi un līdzcilvēku atbalsts. Savā laikā es biju bērnu ģimenes lietu ministrs. Un es atceros, ka 2006. gadā Ilze atbrauc uz Rīgu uz ministriju. Un tad mēs pirmo reizi satikāmies, un jau tajā brīdī es redzēju, ka šai sievietei ir ļoti liels gribas spēks. Viņai acis smirdzēja, un viņa aizrautīgi stāstīja par savu ideju, kā palīdzēt īpašiem bērniem. Ir labi, ja mēs varam kaut ko parādīt un pierādīt, ka tas modelis un šī programma strādā, un tiešām, kā jau te daudz ir teikuši, tie rezultāti ir pārsteidzoši. Un tad, protams, ir labi nākt palīgā arī valstī. Dižvanagi tā ir komanda. Biedrība dibināta 2008. gadā, par galvenajiem mērķiem nosakot rehabilitācijas un socializācijas programmu īstenošanu bērniem ar invaliditāti un atbalsta sistēmas veidošanu šo bērnu ģimenēm. Biedrības misija – bērnu ar īpašām vajadzībām integrācija sabiedrībā.
kam ir pakārtotas visas biedrības aktivitātes. Dižvanagi – tā ir regulāra profesionāla palīdzība. Tās ir atbalsta grupas vecākiem, tā ir bērnu paliatīvā mājas aprūpe un regulāra ģimeņu apciemošana, tā ir kanisterapija, tā ir sadarbība ar dažādiem speciālistiem, tās ir nometnes vasarā un kultūras pasākumi visa gada garumā. Tā ir unikāla programma neirorehabilitācija mājas apstākļos. Īpaša programma, kur speciālistu uzraudzībā vecāki mācās būt savu bērnu terapeiti ikdienas. Tie ir semināri, lekcijas, praktiskas nodarbības sadarbībā ar Božēnu, Beināru, Slavovu. Katram bērnam individuāli sastādot īpašu programmu. Tie ir pārsteidzoši rezultāti šo bērnu veselības uzlabošanā. Ļoti pozitīvi vērtēju Dižvanagi darbību. Jau 8 gadu garumā sabiedriska organizācija spējusi izaugt no maziem vanadzēniem par dižvanagiem. Šī sadarbība ar Amerikas cilvēkiem, kas spēja piedāvāt rehabilitācijas programmas, manuprāt, ir viens tāds no praktiskiem un saimnieciskiem piemēriem ļoti izcils. Tā kā es domāju, ka pirmām kārtām ir ļoti būtiski stiprināt šīs organizācijas pamatni, veidot nopietnu mājvietu Romiņas novadā, domāt, kā pašvaldības, kā valsts var palīdzēt sasniegt konkrētos mērķus. Un šie mērķi pietiekuši skaidri, tie ir cilvēciski, tā ir sociālais atbalsts un sociālā rehabilitācija tām ģimenēm, kam Latvijā tas ir vajadzīgs. Ja kopīgiem spēkiem mums izdotos glābt un pasargāt vismaz vienu ģimeni valstī, tad tas jādara. Dižvanagi – tie ir lieli plāni. Uzcelt uz Dižvanagu zemes sociālās rehabilitācijas centru bērniem un viņu ģimenēm. Ieviest neirorehabilitāciju mājas apstākļos kā valsts līdzfinansētu un atbalstītu pakalpojumu, pieejamu visiem Latvijas īpašajiem bērniem un viņu ģimenēm. Un zinām, ka ik viens varam tos palīdzēt piepildīt, daļu no tiem jau šodien. Es esmu patiesi gandarīta, ka Liepājā darbojas dižvanagi, kuri patiešām dara dižus un, manuprāt, varenus darbus. Arī valstī cenšamies palīdzēt nevalsts organizācijām un cilvēkiem, kuriem ir īpašas vajadzības, jo valsts ir parakstījusi ANO konvenciju par invalīdu tiesībām. Diemžēl ne visi labie darbi šodien ir izdarīti. Es ļoti ceru, ka turpmākajos gados izdosies panākt vienošanos ar pašām nevalsts organizācijām, kuras jau ir iegūšas sabiedriskā labuma organizācijas statusu, finansējumu rast arī no valsts pamatbudžeta. Manuprāt, tas būtu tikai taisnīgi. Zinot, ka dižvanagi palīdz, atbalsta bērnus un patiešām dara brīnumlietas, es ar ļoti lielu interesi piedalīšos konferencē. Un, manuprāt, labas lietas mēs varam atbalstīt arī no valsts puses, izvērtējot pienākumus, kādas jāveic valstī, ar tiem pienākumiem, kurus veic nevalsts organizācijas, manuprāt, arī dižvanagi. Un pilnīgi iespējams, ka varbūt arī valsts pasūtījums. Bet, lai tas tā arī būtu, ir nepieciešams izvērtēt situāciju, ne tik vien no pašiem vecākiem, kur es esmu pilnīgi pārliecināta, ka viņi ir gandarīti par šādu veidu atbalstu, un dižvanagi, kuri spēja ne tik vien vietējos speciālistus, bet arī ārvalstu speciālistus piesaistīt. Es viņiem varu vēlēt tikai vienu – izturību, spēku, ja viņi patiešām dara ļoti labus un dižus darbus. Dižvanagi – tā ir komanda, kura atsakās nevarēt. Yeah. Udi.